Sveiki! Jaunais veiksmīgo dienu kalendārs 2025. gadam ir klāt. Tas mums ir čūskas kalendārs, jo nākamais būs čūskas gads. Šīs enerģijas iestāsies 4. februārī. Arī pēc austrumu kalendāra, bet arī latviešiem čūska ir svarīgs, svēts dzīvnieks. Senos laikos tā bija dievība, kura pat tika pielūgta, augstu godāta, jo čūska bija mājas pavardu sargātāja. Ir arī saglabājušies ļoti seni ticējumi, kuros latvieši ticēja, ka zem katras mājas dzīvo pa čūskai, pa zeltim, kura sargā māju no uguns nelēmēm. Un čūska arī tika pielūgta, godāta, svētīta kā veselības devēja, laimes devēja, labklājības devēja un auglības simbols. Tā kā tādas būs arī nākamā gada enerģijas. Man ļoti daudz jautā, kā lietot šo kalendāru, un atslēga ir datumu krāsās. Datumu krāsās. Zaļā krāsa ir tie datumi, kuros var iesākt jaunas lietas, jaunus darbus, plānot svarīgus dzīves notikumus, prezentācijas, svinības, kāzas, slēgt līgumus, darījumus, tā kā tādas enerģētiski labvēlīgas, veiksmīgas dienas. Īpaši maģiskas un svētīgas un brīnumpilnas dienas ir tās, kuras ir iekrāsotas tumši zilā violetā krāsā. Tās ir tās dienas, kad var izmainīt savu likteni, piesaistīt vairāk veiksmes, bagātības, veselības. Tad tie ir tie brīži, kad atveras durvis uz nākotni un īpaši labvēlīgi un dzirdīgi visums uzklausa mūsu vēlmes, mūsu jaunos mērķus. Dzeltenie datumi ir tas laiks, kad var pietrūkt mazliet enerģijas un tādas augstāko planētu labvēlības, Marsa, Jupitera, jauniem iesākumiem biznesa lietām, starptautiskiem sakariem. Un sarkanās ir dienas, kuras dažādu iemeslu dēļ, vai mēnesis paužu maiņa, vai tās ir aptumsumu, tumšās, kā jau dzirdam, aptumsta dienas, kad pazūd saulīt vai mēnesis, vai arī tumšās mēnesis dienas, kad nav vēlams sākt jaunus svarīgus darbus, risināt sarunas, iet pie priekšnieka, skaidrot attiecības un tā tālāk. Bet noteikti gribu teikt, ka šis kalendārs nav tāda brīnuma tabletīte un atbilde uz visiem jautājumiem. Un nav tā, ka sarkanajās dienās vispār nevajag celties no gultas un spert kāju ārā no mājas. Šis kalendārs ir drīzāk par tādu apzinātību, kāda vispār šodien ir diena, ko es daru, ko es plānoju un kāds vispār šobrīd ir laiks. Apzināties to iecerēto vēlmi un to laika posmu, kurā jūs esat. Un pat, ja jūs redzat, ka kalendārā ir sarkanā diena, kad nav vēlams iesākt jaunas lietas, bet jums ir iekšēji tā sajūta, ka ne tieši šī ir tā diena, kad es pārakstīšu līgumu, tieši šī ir tā diena, kad es izlikšu savu Facebook reklāmiņu, tieši šī ir tā diena, kad es nopirkšu to mašīnu. Tad, super, tieši tāds arī ir šī kalendāra mērķis, jo pati pirmā un pati svarīgākā ir tieši jūsu iekšējā sajūta. Tieši iekšējā sajūta, ka tā ir tā īstā diena, tas ir tas īstais brīdis, jo pirmajā vietā vienmēr būs cilvēka paša iekšējie astroloģiskie likteņa un ritmi un arī sava intuīcija. Tā kā šis kalendārs ir nevis par tādu skaidru veiksmes recepti un konkrētu atbildi, bet par apzinātību, ko es daru, kad es to daru, kur es atrodos savā iekšējā pasaulē un tādā lielajā laika ritējumā. Tātad varat skatīties arī datumu krāsas. Noteikti arī izlasiet aprakstiņus, kādi svarīgi notikumi vai mūsu senču svētki ir šajā laikā. Un šī gada lielais jaunums ir arī sienas plakāts, redziet, tāds A3 formātā.
ar kopējo gada skatu. Tā ir manas draudzenes ideja, kura plāno arī daudzas vizītes un projektus un tikšanās un konferences arī gadus priekš, un tad viņi man teica, Klau, tev taču vajadzētu arī šādu kalendāru, kur ir viss gads kopā. Jā, un tā nu arī šogad radās arī šis kalendārs, kur jūs varat izmantot savā darba vietā vai arī nofotografēt telefonā, lai jums vienmēr ir līdzi šie datumiņi, jo tad, kad jums piedāvā atkal kādu iespēju braucienu piedzīvojumu, tad jūs varat paskatīties, kādā krāsā ir datumiņš. Jā, un arī tīri, man te sarakstīt jūsu jautājumu ļoti daudz par metodoloģiju, kā tiek izvēlēta dienas krāsa, jo astrologi arī teiks, ka tas ir liels brīnums visu dienu iekrāsot vienā noteiktā krāsā, jo no rīta ir vieni astroloģiski aspekti, vakarā ir citi, pusi dienu ir viena mēnesa dienā un otra pusi ir cita. Tā kā mana tā autora metode, kā šo kalendāru veidoju jau 10 gadus, sākumā priekš sevis, bet jau arī priekš jums, ir, ka tiek iekrāsots datuma krāsa pēc laika posmā no 8 rītā līdz 5 vakarā. Tā kā tas arī ir tas laiks, kad cilvēki plāno svarīgus darbus, paraksta līgumus, prezentācijas, aktīvi darbojās. Un, jā, tā kā šīs datuma krāsas ir dienas gaišiem laikam, vakarā tā krāsa varētu būt cita, bet, kā jau es teicu, tā ir tā darba diena, kad mēs aktīvi darbojamies, sazinamies, rīkojamies, komunicējam, lemjam lielās lietas, parakstam līgumus, tā kā no 8 līdz 5 šī krāsa mums ir. Tālūk, laikam uz visiem galvenajiem jautājumiem jums atbildēju. Kā lietot šo kalendāru, kā viņu izmantot. Jā, ļoti bieži tas ir arī tāds kā apstiprinājums tam, ko jūs jau iekšēji jūtat. Ļoti bieži man raksta, ka arī ir tāda saspringta sajūta, bērni pa nakti ir slikti gulējuši, suns ir rējis, kādam slimnieciņam ir bijis grūtāk, vai kolēģi ir īpaši šodien kaut kādi viegli aizskaitinājumi un tā tālāk. Vai ļoti daudz dīvainas vēstules ir atnākušas, un tad paskatās vienkārši kalendārā, ka ir sarkanais datums un kļūst vieglāk. Vienkārši šobrīd tāda enerģētika saspringta. Un jā, tā kā ļoti bieži tās arī tiem, kam ir mans kalendārs jau gadiem ilgi, arī tas arī par to, lai sajustu šos dabas ritmus, lai sajustu mēnesi ritējumu debesīs, kā tas ietekmē dzīvniekus, cilvēkus, bērnus, dabu, vispār lietu notikumu gaitu, jo latvieši arī ir tāda tauta, kura ļoti daudz savus darbus un plānus un dzīves tādus nogriežņus saskaņot tieši ar mēnesi ritmu. Tā kā, lai jums nodara, lai jums labi nodara, lai jums veicās, lai jums veiksmīgs un gudrības un jaunu zināšanu pilns jaunais čūskas gads.